Ar ko atšķiras Paskas svētki no lieldienām? Tas ir jautājums, kas nodarbina daudzu prātus. Bībele ziņo, ka katru gadu tika svinēti 7 svētki. Rodas jautājums, kāda ir šo svētku nozīme? Kādēļ mūsdienās piemin 1., 3. un 4. svētkus, bet pārējos atmet? Vispirms ir jāizceļ pazīstamie Jēzus vārdi: par mani rakstīts Mūzes bauslībā. Tas ir princips, kurš jāņem vērā, cenšoties izprast visu šo svētku nozīmes. Visi 7 svētki ir pravietojumi par to, ko Jēzus Kristus ir darījis pagātnē, dara vai darīs nākotnē. Palūkosimies uz pirmajiem 3 svētkiem. Tiem ir dziļa nozīme, lai izprastu Jēzus nāves, apbedīšanas un augšām celšanās notikumus. Pirmie svētki. Jaunajā derībā ir rakstīts: Paskas jērs par mums upurēts. Kristus. Visiem cilvēkiem visos laikos ir jāzina, ka Kristus ir nomiris. Viņa nāvei bija mērķis atbrīvot mūs no verdzības grēkam. Katram cilvēkam ir jāpiedzīvo šī atbrīvošana. Otrie svētki. Neraudzētās maizes svētki. Kad pienāca brīdis, lai senatnes Dieva tauta tiktu atbrīvota no verdzības, tad vairs nebija laika kavēties, nebija laika sagatavot ceļa maizi. Atbrīvošanas jērs, atbrīvošanas garantijas jērs tika nokauts, un tagad bija jābēg prom no verdzības. Šai bēgšanas naktī nedrīkstēja līdzi ņemt neko raudzētu, nebija laika kaut ko gatavot, nekāda labklājība, nekāds komforts. Bija nakts, tumsa un risks iet bojā, ja nesekos tūlītēja rīcība. Tā arī man jābēg prom no grēka. Kad saproti, ka Kristus par tevi nomiris, atstāj grēku, beidz no tā. Šie svētki man atklāja: Kristus tika guldīts kapā mana grēka dēļ. Šī atziņa liek man pieņemt izšķirošu lēmumu. Es atdodu savu turpmāko dzīvi Jēzum. Es vairs nevergošu iegribām, vairs nekāda grēka lološana, nekā rūkstoša manā dzīvē. Trešie svētki. Pirmā pļāvuma svētki. Šī ir Kristus augšām celšanās svētki. Kristus 3. dienā augšām cēlās, un tūlīt notika pirmā pļauja. Kristus bija uzvarējis grēku. Viņš ar savu nāvi un augšām celšanos nodemonstrēja savu uzvaru pār nāvi. Līdz ar viņu daudzi Dieva bērni izgāja no kapiem. Tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, ir sacīts evaņģēlijā. Tu netici augšām celšanai? Sākumā neiedziļinoties, kam tādam patiešām ir grūti noticēt. Taču Josifs Flāvijs, kas bija romiešu vēsturnieks 1. gadsimtā, savā darbā rakstīja: Jēzus augšām cēlās. Lūk citāts. Ap to laiku tiešām kļuva pazīstams kāds gudrs cilvēks, Jēzus, ja viņu varētu saukt par cilvēku. Viņš bija brīnumdaris, skolotājs ļaudīm, kas ar prieku pieņēma patiesību. Viņš pievērsa savai mācībai daudz jūdu un arī grieķu. Šis cilvēks bija Kristus. Kad Pilāts viņu nodeva krusta nāvē saskaņā ar mūsu varenāko vīru izvirzītajiem apvainojumiem noziegumos, tie, kas viņu bija mīlējuši, nepazuda, jo viņš viņiem parādījās 3. dienā atkal dzīvs. Mans draugs, tavā dzīvē Jēzus var ienest lieliskas pārmaiņas. Arī tava garīgā dzīve var augšām celties. Tava dzīve var izmainīties. Tu vari piedzīvot savu garīgo augšām celšanos. Tu vari reāli piedzīvot sadraudzību ar dzīvo Jēzu. Sākumā tika pacelts jautājums, ar ko atšķiras Paskas svētki no lieldienām. Paskas svētki ir Kristus nāves pieminēšanas svētki. Vārds lieldienas Bībelē vispār nav atrodams. Kristus nāvei piekdienā, atrašanās kapā klusajā sestdienā un Kristus augšām celšanai svētdienas rītā saskaņā ar Bībeli. Ar nedēļas dienām šiem svētkiem nav nekāda sakara. Šie svētki ir piesaistīti datumam un ne nedēļas dienām. Saskaņā ar Bībeles kalendāru Paskas svētki ir Nisana mēneša 14. datumā.
Kristus gulēja kapā, Nisana 15. datumā, un augšām cēlās Nisana 16. datumā. Šie datumi katru gadu var iekrist jebkurā nedēļas dienā. Paskatieties, kā Bībeles kalendārs izskatās, ja to salīdzina ar mūsu šī gada kalendāru. 14. Nisans 2025. gadā iekrīt 12. aprīļa sestdienā, 15. Nisans 13. aprīļa svētdienā un 16. Nisans 14. aprīļa pirmdienā, kas arī ir Kristus augšām celšanās piemiņas diena. Vai esi pārsteigts? Atverot Bībeli, tu vari uzzināt patiesību. Rodas jautājums, kas tiks svinēts lielajā piekdienā, 18. aprīlī? Kas klusajā sestdienā, 19. aprīlī? Kas tiks atzīmēts Lieldienas svētdienā, 20. aprīlī? Vairāk jautājumu nekā atbilžu, vai ne? Abonē kanālu Atverot Bībeli un meklēsim atbildes kopā. Raksti komentārus, spied īkšķīti, tas ir veids, kā YouTube uzreiz sāk izplatīt un ieteikt citiem šo video un vispār šo kanālu. Paldies par jūsu atsaucību!